Tā, labi, man liekas, ka mēs varam. Bet, labi, sāksim nedaudz ar mazu nokavēšanos. Labdien, klāsošie, godotie klāsošie. Mēs šodien esam sapulcējušies, lai atcerētos svarīgu notikumu Latvijas vēsturē, kas ir saistīts ar Rēzeknes iznīcināšanu un, principā, arī Latvijas pilsētu, kā tāda iznīcināšana otrā pasaules kara izskaņā. Taču šī diskusija, kuras mērķis ir fokusēties uz vēsturi un atmiņu, mēs vēlamies sākt ar nelielu tādu vēsturisku ieskatu, lai būtu arī pamats tai tālākai sarunai. Un tad ar pārējiem klātsošiem iepazīstināšu, bet šeit ar pašu vēsturi un tādu īsu vēsturisku ieskatu sniegs Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tumševskis, tā kā Jāni lūdzu. Paldies. Jā, tā kā esam nedaudz iekavējuši laiku, tad es bez tādām lielām liriskām atkāpēm sākšu. Tātad mans uzdevums šodien ir nedaudz pastāstīt par to, kā notika Rēzeknes pilsētas sagraušana, bombardēšana, iznīcināšana, sauciet kā gribat, bet droši vien, ka ja iznīcina vairāk nekā 65% pilsētas, tad droši vien to savādāk saukt ir grūti. Tātad par kara lauzumu Rēzeknē. Un šodien es tādos īsos tādos akcentos mēģināšu parādīt, kādēļ, teiksim, Rēzekne tika izvēlēta par vienu no vietām, kur tika mestas bumbas 44. gadā. Tā ir tikai viena no Latvijas pilsētām. Kopā tika bombardētas vismaz 27 pilsētas un apdzīvotas vietas. Tātad, kā notika šie padomju tālās darbības aviācijas triecieni Latvijā. Tāpat arī nedaudz pieskaršos arī šiem kultūra vēsturiskā mantojuma sagraušanas aspektiem, civiliedzīvotāji bojājai, kāds bija vācu faktors, jo vācieši arī nebija bez vainas pilsētas sagrāvē. 44. gadā atkāpjoties no pilsētas, arī piedalījās pilsētas objektu iznīcināšanā. Un tad arī noslēgumā, teiksim, kādēļ tieši Rēzekne kļuva par vienu no vietām, kurā tik daudz cieta pilsēta, un vai tam bija kaut kādas, teiksim, likumsakarības, kādēļ tieši tik daudz cieta pilsēta un kādēļ, piemēram, citas pilsētas necieta. Tātad par padomju tālās darbības aviācijas darbību Latvijā. Tas dati, kuri te parādīsies, tas ir no 44. gada 6. aprīļa līdz 10. oktobrim. Un 43. gadā ir izveidots jau 17 padomju tālās darbības aviācijas divīzijas. Tātad tālā darbība nozīmē, ka šīs bāzes lidlauki atrodas krietni aiz sarkanās armijas kontrolētās teritorijas robežām, veids triecienus naktī ar mērķi iznīcināt konkrētus strateģiskus objektus Vācu aizmugurē. Tātad fronte 44. gada pavasarī atrodas vairākus 10 kilometrus no Latvijas robežas, tātad, teiksim tā, vēl krietnā attālumā no Rēzeknes. Bet šiem padomju tālās darbības aviācijas vienībām, bumbvedējiem, šīs pilsētas ir jau sasniedzamas, un līdz ar to viņi sāk ietekmēt šo pilsētu objektus, infrastruktūru un tam līdzīgi. 44. gadā apmēram 8 no šīm divīzijām veids triecienus arī Latvijas teritorijā, vismaz 8, jo pilnvērtīgi dati, diemžēl, nav pieejami, bet ir apkopoti dati, ko ir izdevies atrast Krievijas digitalizētajos arhīvos. Tātad sarkanā armija ar kaujām atgriežas Latvijā tikai 18. jūlijā 44. gadā, bet pirmais zināmais trieciens jau ir 6. aprīlī, tātad vairāk nekā 3 mēnešus pirms sākas sauszemes kaujas Latvijas teritorijā. Un tātad te par kopējiem skaitļiem, tātad kopējie skaitļi 81 uzlidojums, trieciens bijis, kas ir ilgums, kopējais ilgums šiem triecieniem vairāk nekā diennakts, tātad 26 stundas.
vidēji 19 minūtes viens trieciens ir ilgs, ekipāžu skaits un apmēram 20 ekipāžas vidēji ir vienā triecienā piedalījušies. Un kopējā tonnāža līdz oktobrim, neieskaitot Liepāju, ir 1919 tonnas, jeb 24 tonnas vienā uzlidojumā. Nu, tas ir pietiekams skaits, lai varētu tiešām ietekmēt un reāli arī nodarīt postījumus pilsētām. Tas ir kopējā situācija Latvijā. Te varam redzēt arī karti. Nezinu, cik jums tur labi no attāluma ir redzams, bet te es esmu uzlicis šos postījumus, kas ir nodarīts Latvijas pilsētām uz pirmskara Latvijas laika dzelzceļa kartes. Tā ir tāda dzelzceļa schēma. Un redzam, ka tie lielākie postījumi nodarīti tieši lielajiem dzelzceļa mezgliem, kas ir Latvijas austrumu daļā Gulbene, 475, tad šis cipariņš, tās ir tonnas, kas ir nomestas uz konkrēto pilsētu pēc šīm padomju tālās darbības aviācijas atskaitēm. Reizekne, redzam, ir otrajā vietā, 357 tonnas, un trešo vietu ieņem vēl viens svarīgs dzelzceļa mezgls, tā ir Daugavpils. Kreisajā malā, tātad Liepājā, ir vislielākais teiksim, sprādziens, jo Liepāja ir pēc 44. gada oktobra bombardēta ļoti intensīvi, un tur ir nomestas gandrīz tikpat bumbas, cik visā Latvijā pirms tam kopumā. Tātad vairāk nekā 1700 tonnas ar avio bumbām tur ir nomestas, bet par Liepāju šeit es sīkāk neiedziļināšos, tas ir pavisam atsevišķs stāsts. Te ir uzskaitītas, tur detaļās šeit neiešu, bet te ir uzskaitītas tātad vismaz 11 bombardēšanas, kas notika Reizeknē. Lielākoties tas bija 44. gada aprīlis, 6. 7. aprīļa nakts un 7. 8. aprīļa nakts, kad visintensīvāk bombardēja tātad 1. gvardas tālās darbības aviācijas divīzija un 6. divīzija, tātad divas divīzijas, kas ietilpa 6. gvardas korpusā, un šīs divīzijas no Makārova lidlauka, teju vairākas naktis pēc kārtas lidoja uz Reizekni un meta bumbas. Un kā redzam, mērķis tātad lielākoties ir abas dzelzceļa stacijas, Ziemeļu un Dienvidu stacija, jeb Reizekne 1 un Reizekne 2, iznīcināt dzelzceļa mezglus, kas vāciešiem ļauj, teiksim, joprojām turpināt apgādāt savu karaspēku pa dzelzceļu, pārvietot karavīrus, sūtīt ievainotos pa dzelzceļu un tam līdzīgi. Tātad dzelzceļš ir galvenais transporta līdzeklis, kas kara laikā pārvieto tātad masveidā gan kara materiālus, gan pašus karavīrus, ievainotos un tam līdzīgi. Tā ka te arī, laikam, detaļās mums īsti laika nebūs, varbūt mēs varam pēc tam diskusijās, ja sanāks tam pieskarties, bet kopumā tātad 357 tonnas vismaz ir nomestas uz Reizekni. Kā redzam, mērķis, vismaz tas, kas ir deklarēts šajās atskaitēs un pavēlēs, tas ir dzelzceļa mezgli. Kā sanāca, to varam redzēt šeit. Droši vien, ka vietējie reizeknieši, muzejnieki un tam līdzīgi noteikti šīs fotogrāfijas nereizi vien ir redzējuši. Par šīm fotogrāfijām mēs stāstam arī mūsu izstādē, ko mēs drīz prezentēsim. Un, kā redzam, šeit es neesmu ielicis dzelzceļa staciju, jo dzelzceļa stacijas necieš uzlidojumos, bet cieš lielākoties apbūve, gan dzīvojamā apbūve, gan kultūrvēsturiskais mantojums, dažādas kultūras iestādes, sakrālais mantojums, baznīcas un tam līdzīgi cieši, bet, teiksim tā, uzlidojumi joprojām turpinās, jo galvenais mērķis nav sasniegts. Respektīvi, dzelzceļa stacijas nav iznīcinātas. Tā, par šīm atsevišķām bildēm, laikam, arī nebūs laiks pieskarties, bet, piemēram, kreisajā pusē ir Reizeknes tautas pils. Tātad redzam augšējā attēlā, kāda tā izskatās pirms kara un kāda izskatās
sagrauta 44. gada oktobrī. Jā, uzlidojumos iet bojā apmēram 70 līdz 100 Rēzeknes iedzīvotāji, tostarp arī pazīstami literāti. Tātad laikraksta redaktors Alberts Sprūčs, tāpat arī rakstnieks Pauls Svenne, un tāpat arī zināms, ka tā Uldi palīdzi, Vladislavs Nikonovs, vai ne? Tāda bijušā Saeimas deputāta, Rēzeknes domes deputāta grāmatā ir publicēti 49 vārdi un uzvārdi, tātad, kas ir sadalīti pa draudzēm, bet tie nav visi, tur nav visas draudzes locekļi minēti, visu konfesiju locekļi, bet vismaz 49 plus šie divi jau iepriekš pieminētie ir zināmi, kas iet bojā. Un tātad te es esmu ielicis arī divus fragmentus, tīri tā varbūt vienu no tiem var nolasīt. Tātad Rēzekniete Tamāra Paura, kas tajā brīdī ir 17 gadus veca, raksta, tajā dienā mēs ar mammu gājām uz pirti, kas atradās tagadēji autovotas teritorijā, un pēkšņi sākās uzlidojums un sākās bombardēšana. Netālu atradās patvertne, kur mēs uzreiz beigām slēpties, kad uzlidojums bija beidzies, no visām pusēm dega Rēzekne. Mēs negājām mājās, jo sākās nākamais uzlidojums. Tātad tajā tabulā varēja redzēt, ka tie uzlidojumi tajās naktīs notika faktiski ar tādu pāris stundu intervālu. Mēs beigām pa Andreja Upīša ielu, tur bija grāvis, un mēs ar mammu tajā stāvējām līdz kaklam iegremdējušies ūdenī. Pēc tam mani mamma slēpa laukos, rītiņos. Nākamajā dienā tēvocis ar zirgu brauca pakaļ mūsu mantām, bet mūsu mājas vietā bija viena bedre palikusi. Bet bedrē gulēja Svētā Nikolai ikona, kas vēl tagad ir pie mums. Tādi, šis ir tikai viens no fragmentiem, ir arī vēl citu rēzekniešu atmiņas, kurās viņi diezgan jau detalizēti stāsta, un lielākoties tur ir minēts par to, ka te bija mūsu māja, un te nākamā dienā šīs mājas vairs nav. 44. gada jūlijā, kad kaujas jau sasniedz Rēzekni, vācieši no Rēzeknes atkāpjas bez kaujām, bet tiek iznīcināti vairāki kultūrvēsturiski un arī, sabiedriskās celtnes dažādas tiek iznīcinātas, piemēram, labajā pusē Rēzeknes pilsētas valdes nams, un te varam redzēt, tātad šajā izstādē arī mēs esam bildējuši tās pašas vietas no tiem pašiem rakursiem, un tur ir pēc kara uzcelts pilsētas tātad izpildu komitejas ēka, tagadējā Rēzeknes pilsētas dome. Kādēļ vāciešiem bija jāposta šādas sabiedriskas ēkas, no kurām nevar nolasīt nekādu tādu stratēģisko iegūmu, ka iznīcina pilsētas valdi, tas ir, protams, cits jautājums. Un te arī tirgus laukums, pirmskara bilde un mūsdienu bilde, redzam, ka šī apbūve ir krietni mainījusies, tātad uzņemta no šīs Jēzus sirds katedrāles. Un 44. gada augustā, kad Rēzeknē jau atradās vācieši, atvainojos padomju spēki, vācieši fotografēja no gaisa Latvijas teritoriju, acīm redzot ar cerībām, ka viņi kādreiz pilsētā varēs atgriezties un izmantot šīs aerofotogrāfijas, lai, arī veiktu kaut kādus uzlidojumus, skatītos, kur atrodas kaut kādas karaspēka koncentrācijas vietas un tam līdzīgi. Un šajā fotogrāfijā arī diezgan labi detalizēti var redzēt Rēzeknes bombardēšanas sekas. Un augšējā attēlā pa labi varam redzēt Rēzeknes pirmo dzelzceļa staciju un tiltu, kas ir iznīcināts vāciešiem atkāpjoties, nevis bombardēšanas laikā. Savukārt attēlā pa labi zemāk var redzēt Latgales ielas fragmentu, un tur varam redzēt, ka lielākā daļa no šīm ēkām, kas atrodas ielas malā, ir bez jumtiem. Un tas ir tieši apliecinājums par to, ka notikusi ir bombardēšana, jo lielākoties šīm ēkām ir nodedzis jumts, interjers sadedzis, bet sienas ir saglabājušās, līdz ar to
no šīs ēkas pēc kara ir iespējams atjaunot. Nu jā, un tad pats pēdējais, kādēļ bombardēšana bija no padomju spēku pozīcijām tik neefektīva. Proti, joprojām notiek bombardēšana, neskatoties uz to, ka iepriekš atskaitēs ir rakstīts, ka šī bombardēšana bijuši ļoti sekmīga. Joprojām nākamajā naktī atkal tiek bombardēta pilsēta, tādēļ, ka patiesībā mērķis nav sasniegts un bombardēšana nav bijusi efektīva no strateģiskā punkta. Un tātad saskaņā ar ASV strateģiskās bombardēšanas pētījumu, kas ir veikts 45. gada septembrī, tad vairāk nekā 10 mēnešus šis pētījums ir veikts par tiem uzlidojumiem, ko ASV gaisa spēki ir veikuši virs Vācijas teritorijas. Tā gan bija teiksim, apzināta bombardēšana, arī pilsētas tika apzināti postītas ar mērķi, ka vācieši sacelsies pret Hitleru, jo viņi teiksim, ar šo redzēs, kas notiek, ka viņiem visu laiku tiek mestas bumbas virsū un kad Hitlers ir pie tā vainīgs. Nekas tam līdzīgs nenotika, nekāda sacelšanās vismaz rezultatīva nenotika, bet šajā atskaitē ir redzams, ka tikai 3% no bumbām ir trāpījušas mērķi, un mērķis ir apmēram 300 metru rādījusā ap to konkrēto vietu, kur ir pirms tam mēģināts trāpīt. Dienas laikā šī precizitāte ir apmēram 20%. Redzam tāpat viņa ir krietni labāka, bet arī nav tik precīzi. Līdz ar to arī padomju uzlidojumu gadījumā un kādēļ vispār Rēzeknē ir bojā, tādēļ, ka šie uzlidojumi ir neprecīzi. Viņi bombardē dzelzceļa mezglus, abas stacijas, bet trāpa vienkārši citā vietā, jo, protams, viņi gaida, ka ir vācieši, teiksim, bet veiks zenītartilērijas pielietošanu, tāpat arī vācu iznīcinātāji pacelsies gaisā un teiksim, pretdarbosies šiem padomju bumbvedējiem. Taču vāciešiem pie Rēzeknes, acīm redzot, nav tik lieli šie zenītartilērijas spēki, un arī tie iznīcinātāji ir krietni par maz, lai varētu reāli ietekmēt šos uzlidojumus. Tādēļ tās bumbas faktiski tiek mestas, ja nekur pagadās, tad īpaši neskatoties, vai tās trāpa mērķī vai nē. Un tad, līdz ar to mēs varam noslēguma secinājumā teikt, ka teiksim, galvenais šīs kultūras mantojuma, bojājuma un iznīcināšanas iemesls bija tā sauktie angliski collateral damage, jeb netiešie zaudējumi, kas tiek izdarīti, mēģinot iznīcināt kaut ko vienu, bet patiesībā iznīcināt kaut ko citu, un arī šie iedzīvotāji, kas iet bojā, faktiski arī šis collateral damage, jeb es to sauktu par slepkavību bez iepriekšēja nodoma. Skaidrs, ka nevar nedomāt, skatoties šīm bildēm par to, kas notiek nedaudz citā, bet salīdzinoši netālā teritorijā, kas ir Ukrainā, Austrum Ukrainā, kur mēs redzam ļoti līdzīgus skatus, un tās paralēles ir sapriecoši un skarbi līdzīgas. Un bieži vien, tad, kad īpaši atceramies Mariupolu, kas bija, protams, tāds pirmais šīs iznīcināto Ukrainas pilsētu tāds piemērs vai gadījums, ko mēs reiz redzējām daudzi mediētā veidā par laimi. Nevarēja arī nepamanīt, ka vienlaikus tā dzīve turpinās, un daudzi turpat netālu par tām iznīcinātajām pilsētām dzīvo. Arī tagad pašlaik dzirdot, kas notiek netālu no Harkivas, atkal redzi vienlaikus, ka cilvēki, protams, ir satraukšies, bet dzīvo. Tā daudz ir apsēdušies, bet es turpinu to ievodu šai diskusijai. Un no tā arī man kaut kā veidojas, patiesībā skatoties šo te un ņemot vērā arī tos Jāņa nedaudz ienestos tos konkrētos autobiogrāfiskos atmiņu mirkļus, ja, tās tāds uzplaisnības, to subjektivitāti, ko karš, protams, neizbēgami iededz katrā. Tas, ar ko es gribu sākt sarunu, varbūt ne tik daudz ar iznīcinātiem ēkām, par kurām mēs noteikti runāsim. Es gribu sākt ar karu kā normalitāti, ar šādu tēmu. Proti, tie cilvēki, kas šeit dzīvoja, un kas jau faktiski jau dzīvoja ar kara sajūtu, teiksim tā, 4 gadus pieņemsim, 3 gadus, rupjveikt no 3 gadus.
Viņiem šī pilsētas sagraušana tā vietējo iedzīvotāju vidū, vai tā bija no tām liecībām, kuras ir pieejams, un arī, protams, kāds netieši redzības, tas bija kaut kas kā pārsteigums, vai viņi faktiski bija tam gatavojušies jau kaut kādam šādai katastrofai, ja tā varētu teikt. Un tas, protams, ir lielā mērā vēsturisks jautājums un par avotiem un par liecībām, kas to varētu apgāst vai neapgāst. Bet es gribētu varbūt sākt ar šādu jautājumu tieši par šo cilvēku uztveri, kā viņi faktiski sagaidīja, ja tā varētu teikt, šo iznīcināšanu. Vai tas bija kaut kas, kam viņi bija gatavi, vai tas bija absolūti negaidīti. Varbūt Jāni, tu kā pirmais, un tad pārējie, kuri var izteikties droši, tam nav obligāti jābūt tikai vēsturisku. Jā, paldies. Es teiktu, ka drīzāk viņi bija gatavi, nekā nebija gatavi. Varbūt viņi nebija gatavi tik lieliem postījumiem, bet katrā ziņā trauksmes sirēnas skanēja pietiekami bieži pilsētā. To varam arī lasīt atmiņās. Iedzīvotāji bija, nevienu nakti viņi devās uz šīm patvērtnēm un slēpās. No otras puses, tik masveida, tik lielam uzlidojumam, kāda bija šīs divas naktis pirms lieldienām, 44. gadā, tik lieliem uzlidojumiem viņi noteikti nebija gatavi un noteikti, kurš gan varētu būt gatavs tam, ka, teiksim, viņa māja tiek sagrauta vienas nakts laikā. No otras puses, mēs arī atmiņās varam lasīt par kaut kādām mistiskām skrejlapām, kas tikušas izplatītas, grūti pateikt. Pirms uzlidojumiem, kad šādas skrejlapas tikušas izplatītas, nezinu, vai tā ir vienkārši pilsētas leģenda, vai tam tiešām ir kaut kāds pamats, varbūt ir muzejā, varbūt kāda skrejlapa saglabājusies vai kādam privātajā ģimenes arhīvā, bet katrā ziņā par to ir bijusi runa atmiņās un, teiksim tā, cilvēki šajos uzlidojumos ir nosacīti, ņemot vērā to postījumu apmēru, tas bojā gājušo skaits nav tik liels. Teiksim, mēs zinām, ka pilsētā pirms tam dzīvoja 17,000 cilvēku, tad līdz 100 bojā gājušie, tad cilvēki vismaz trauksmes sirēnas viņi ievēroja, daļa bija aizbraukuši uz laukiem, daļa slēpās šajās patvertnēs. Šie pieminētie divi literāti savukārt viņi neticēja, jo viņam šim literātam, Albertam Sprūdžam, šis pirmais aviācijas bumba nokrita kaut kur netālu, bet netrāpīja viņa mājā. Viņi tomēr otru reizi jau netrāpīs tajā pašā vietā. Viņi joprojām turpināja tur, es saprotu, dzert alu un kā saka, lieldienas tuvojās un tomēr trāpīja arī tajā pašā vietā gandrīz. Līdz ar to, varbūt kādam ir kādi papildinājumi, bet es teiktu, ka, jā. Labajā flangā kādam ir papildinājumi. Nē, es par to Alberta Sprūdža, tās vietas ir zināmas ļoti daudzas, kas ir. Es jau esmu, protams, arī pēckara laika bērns, bet tas, ka es no savām tādām, no atmiņām, kuras stāstīja mans vectēvs, mamma, tētis, šī tieši bombardēšana ļoti spilgti, vienmēr par to tika runāts. Bet mācoties skolā vai runājot par kara, par padomju armijas lomu, tā vispār netika pieminēta. Es ar to, protams, arī esmu tagad vēl mūsdienās saskāries strādādams gan par ekskursiju vadītāju, gan citos aspektos. Bet par to Alberta Sprūdžu, tā vieta, es domāju, ka vienkārši ir ļoti daudzas vietas, kas saistās ar tiem konkrētiem cilvēkiem. Alberta Sprūdža māja bijusi Galdnieku ielā, tepat netālu, kur mēs sakām mazais Rimitrus, 3 ozoliem, kas iet. Bet, ja es drīkstu tā mazliet izvērst, tad arī man personīgi ļoti atstāja Diānas Skaidrītes Varslavānes stāsti, tēlojumi un faktiski tādi dokumentāli stāsti.
es to uzzināju faktiski no publicējumiem tikai pēc neatkarības atjaunošanas, Tēvu zemes kalendārs, kur viņai ir daudz apraksti, bet pazinu viņas radinieku, Zigfrīds Žukovskis, kas darbojās Tautas frontē un tad visi tie pasākumi, kas bija atmodas laikā. Bet vienkārši man tas likās, ka zinu to vietu, tā karantēnas iela, ko padomu laikā pārsauca Varoņu iela, kur bija viņu māja un kā tas notika, kā viņi izskrēja no mājas, un tas ir spilgti attēlots. Es vienkārši, te arī tas Tēvu zemes kalendāra 206. gada, tās bildītes tādas nevisai, vai ne, bērni paliek vieni, jā, ka mamma ar tēti, es domāju, ka daudz varbūt zina, bet ar saviem augumiem it kā glābdami bērnus, tie, kas zina Rēzekni, tas sanāk no Varoņu ielas, tur, kur tagad 6. vidusskola, kur piena Ziemeļblāzma, jau uz to pusi, tad viņi bija skrējuši, Rihards, viņiem 2 vārdi, Rihards Laimonis un Skaidrīte Diāna. Un vēlāk jau mēs, starp citu arī ar Māri, kad veidojām raidījumus 3. zvaigzņa Rīgā Latgaliešu biedrībā, tad Diana Varslavāne gāja tur, jo viņa Rīgā vēlāk dzīvoja, bet viņa ļoti, ļoti spilgti apraksta, tas viņai bija tā trauma tāda, to vienkārši, laikam, grūti varbūt pat manai paudzei, kas nav nekādu tur tādu bombardēšanu, paldies Dievam, pieredzējuši, viņa te arī te ir tas ir viens no tikai tādiem aprakstiem, ja, kas notika, kad 8-gadīgai meitenei, viņai ļoti interesanti, es ļoti īsi, es biju narotna, bet apliecēji jauki īcītēgi, vīnu poradarījumu nevaru pīmirst. Matematikas skolotoja pret mani 4. klases bārnu izaturājās nataisni, rupji, pat fiziski sūļāja, bet pīnoca stuņģa, kod arī jai parodēja ēstenu latgalītis sirsnību. Kod 1944. gada 11. aprīlī vedam vecāku šķierstus cauri pilsētai, apglabātus kapiem, un maņa prūku bija malna lentam, un skolotoja degoja tuvok, un acis jai bija osaru pilnas. Un tad par to, kā tie vārdi tādi varbūt patētiski liekas, viņa sasaucas ar to kara lauzums, jā, Rēzeknes, cik tu esi skaista un rāzikņa. Ar ceļtņam, ar cilvēku sirdim, pat gaiss te ir veselīgs. Un velti munas rūkas ir pēc kara drupinojušas tik daudz gruvešu un stodiejušas kūkus trotuarim abos pusēs, tūs vātra laužūt nūst. Vātra, tāpēc, ka laikam tās bija tās īslaicīgās papeles, īsgadīgās. Niko darāt, tāda ir dzēve, bet tikpat tu esi poša loboko pilsētais pasauļa. Jā, tas ir par Rēzekni, un to, ko es šodien dzirdēju vēl, protams, man tādi atmiņu kaut kādi, zipšņi vai kaut kādi momentiņi par to, ka tika bombardētas stacijas. Es nezinu, tēvs, nes cik reizes runāja, viņš saka, ko viņi bombardē, nokušā reitā vilcīns uz Reigu aizbrauca. Tad viņi kaut ko bija redzējuši, ja? Bet vēl tā, ka mana māja, mūsu vecāku māja, tepat blakus Rēzeknei, Greivuļi. Un tad visi, to tās paudzes, visas stāstie bija Gaiškai Dīnā, ja, un esot bombardētas pat Spunģānu. Spunģāni tas ir pa tagadējo Rīgas ceļu, Viļānu virzienā, ka, tā tante stāstīja tā, saka, viņiem bija tādas mājas celtas, kā viņi teica, Ulmaņa laikā pēc projektiem ar skārda jumtiem, tie iedzīvotāji pieļāva, ka, tie piloti esot redzējuši, domājuši, ka tā pilsēta, jo tur bija tāda, ciems, kurā iespējams tie skārda jumti piesaistījuši, bet varbūt, es tikai saku, tās ir tādas, varbūt empiriskās atmiņas par to, kā tas, jā. Un par to, es tūlīt beigšu, un par to, ka tagad nezināmā Rēzekne grupa, viņi tur pētījuši, ir, protams, daudzas tur
leģendas, ne leģendas, gan par to, kas notika ar kultūras namu, it kā tur vācu karavīri skatījušies filmu, to daudzi stāsta, to daudzi pat Skaidrīte Varslavāne ir minējusi arī par to, ka pienācis vilciens un cilvēki glābušies uz ezera. Bet tas, laikam, ir tikai pēc nostāstiem vai pēc, kā saka, grūti man arī par nostāstiem un par leģendām varbūt tad ir iemesls, lai iesaistītos mums tas vēsturnieks Maksvaru Gals, varētu nedaudz arī par šo te pareflektēt, tai skaitā par šo te gatavību, par vietējo iedzīvotāju gatavību, ka kaut kāda iznīcināšana vai apokalipsi, ja tā varētu teikt, tuvojas no jūsu skatu punkta. Tas īstais komentārs varētu būt tāds, ka cilvēku atmiņas ir dažādas. Ir tādi, kas teiks, ka viņi bija brīdināti vai kaut ko zināja, un vācu štābs bija netālu, un tāpēc viņiem teica un kaut kur glābieties, un būs tādi, kā mēs redzējām ar tajos citātos, kas ir pilnīgs pārsteigums. Bet kas man bija nosacīti, ne pārsteigums, bet kas apstiprināja to manu domu, dažādas atmiņu liecības vienalga, vai tās ir tapušas te Latvijā, vai tās ir trimdā tapušas, vai tie sniedzējas, nezinu, ir latvieši, latgalieši, vai, teiksim, vesticībnieki un pareizticīgie vai tam līdzīgi, tad tas viņu stāsts ir apmēram tāds. Kaut ar mēs vācu laikā, kad dzīvojam karā laikā, varbūt ne viss mums bija trūkums, viss kaut kas cits, tad šis tomēr bija kaut kas cits, tas bija šoks, tas, kas notika, tātad Lieldienu priekškarā šajā reizē. Ja? Un neatkarīgi, ko tie cilvēki kāds tur ieņēmuši kaut kādas sociālās pozīcijas sabiedrībā vai tam līdzīgi, ja? Tas pamatā tā doma nāk par prātā. Ja? Par tām leģendām, es domāju, katrai leģendai jau ir kaut kāds zināms pamats. Būs leģendas, kuras mēs varam mēģināt pārbaudīt, un ir leģendas, kuras mēs varbūt nekad vairāk nepārbaudīsim. Ja? Ko mēs nevarēsim pārbaudīt? Jautājums, kaut vai tas pats, no vienas puses, loģika saka, jā, kad ja tas ir uzdevuma laiks, tad 3 naktī nevajadzētu tautas pilī skatīties kino nevienu. Ja? No otras puses jautājums, no kurienes tā leģenda, vai gluži kādam nebija ko darīt, ka kāds izdomāja kādu neticamu stāstu. Ja? Varbūt tas sajaukta dienu, laiks vai tam līdzīgi. Tāpat par to vilcienu satiksmi, no otras puses mēs zinām ar citus gadījumus, un ka vilcienu satiksme vienkārši ir. Ja? Un droši vien tie, kas palaida to vilcienu Rīgā Daugavpils virzienā, visdrīzāk nebija informēti, ka pat Reizekne nebūs uzlidojums. Ja? Tā kā arī es pieņemu, ka varēja būt kaut kas tam līdzīgs, varbūt pārspīlēts ir, kad, nezinu, padomi linušīnas speciāli tur bombardistīvi apšaudīja kaut kādus bēgļus uz ezeru ledus. Ja? Tas varbūt ir, kā mēs zinām, baumas, pārdzīvojumi, tas viss izskatās spēcīgāk, tas līdzpārdzīvojums rāda visas tās deformācijas. Ja? Bet tas pamatjautājums mums būtu tāds, ja mēs šodien šeit runājam 80 gadus, kurš ir notikumi. Un mēs ļoti daudz ko nezinām. Ja? Un, tad varētu jautāt, kāpēc mēs šajos 80 gados neesam varējuši to varbūt noskatīt. Bet pie tā mēs atgriezīsimies. Tīpaši pēdējos 30. Pie tā tieši paliekam vēl tikai pie šī kā vēsturiska fenomena. Pie tā, kāpēc, Viena frāze, ko es gribēju runājot par negaidītību, ir tas, ka gaisa uzlidojumi pēc savas dabas ir negaidīti. Un mēs redzam arī Ukrainā šodien, kur neskatoties uz radariem un kosmosa satelītiem, kas redz tik un tā, tās ir pāris stundas, kur tev brīdina. Reizeknes gadījumā mēs runājam par minūtēm. Un šeit ir arī ļoti svarīgs atšķirība, ka cilvēkiem bija pieredze par karu. Šeit droši vien bija cilvēki, kas atcerējās Pirmo pasaules karu, bija cilvēki, kas varbūt atcerējās neatkarības karu, kas noteikti atcerējās 1941. Gada kaujas, kas, paldies Dievam, gāja Reizeknē apkārt. Bet tad to apmēram redzi, šeit ierodās vienība, viņi tanki izlādējās dzelzceļa stacijā, viņi kaut kur aizbrauc, viņi atbrauc, tu dzirdi tālumā dārdoņi, tad gaisa uzlidojums ir fundamentāli savādāks. Tev ir 5 minūtes, un pēkšņi, kā Jānis rādīja, tās ir 10 tonnas, kas ir nesalīdzināmi. Ja pat tu esi gatavs, tu nevar būt tik gatavs. Un līdz ar to no tā izriet arī pārējais, ja mēs runājam par to, kur tie vācu karavīri. Viņi varēja atrasties kazarmās īsu brīdi, notika gaisa trauksme, un viņiem pēc standarta procedūrām bija jāiet no mājām ārā, lai netrāpītu vienu bumbu, nebūtu liels līdzskaits. Tā ir tāda atbilstoša reakcija, ņemot vērā, ka gaisa uzlidojums ir negaidīts, jeb stipri negaidītāks, jeb kas var notikt karā. Tā, tagad kaut kā mēģināšu arī pārējos iesaistīt Inetu un Ielgu, lai būtu kaut kā tā, ka mēs ne tikai par vēsturi runājam, protams, mēģināšu to tiltiņu mest uz mūsdienām, un Ulis jau
jau nepacietīgi rāvās uz tām mūsdienām. Mēs pie tā nonāksim, mums diezgan daudz laika sarunai. Vēl vismaz stunda, aptuveni stunda. Un es, kad domāju par, gatavoties šai diskusijai, domāju par Rēzeknes iznīcināšanu, es mēģināju atcerēties, kas man ir, vai es dzīvē kādreiz mūžā esmu redzējis tādas kara laika drupas no kaut kāda nesena kara, nesena militāra konflikta. Vienīgās, kuras spēju atcerēties, es atceros, ka es biju kaut kādā 2003. Gadā Belgradā, un tas bija 3 gadi pēc Belgradas bumbošanas, ka NATO bumboja Belgradu, jūs varbūt kāds atceraties. Un tur sabumboja ģenerāla štāba ēku pašā centrā, kur viņi atstāja kā pieminekli un atgādinājumu, un es to redzēju pēc 4 gadiem. Pašā pilsētas centrā šis ģenerāls štābs stāv. Un tad, kad es gatavojoties, domāju par pārējām Latvijas pilsētām, tā skaitā šīs izstādes kontekstā, man ar Jelgavu, kura kā te daudz zinošāki pētnieki var apgalvot, ka tā bija visvairāk cietusī pilsēta 2. pasaules kara laikā Latvijas teritorijā. Man pirmais ir Trīsvienības tornis Jelgavā, pat ja tas izdzīvoja, atšķirībā, daļēji izdzīvoja. Rīgā iespējams daudziem ir, es nezinu, man arī laikam ir tā degošā Pēterbaznīcas tornis, un tad es domāju, tad gatavoties visai, vai ir kāda vieta, Igdarkungs arī pieminēja vietas dažādas, vai ir kāda vieta, kas tā spēcīgi kaut kādā ziņā iemieso vai simbolizē šo iznīcināšanu, šo iznīcināšanas faktu, kāda ēka vai kultūrvēsturisks var būt piemineklis, kur vairs nav, vai kurš bija daļēji sagrauts tieši pēc šiem te postījumiem. Vai jums prātā nāk šāda vieta? Brīnišķīgs skats Jēzus sirds katedrālē, jebkā, katoļu latgalieši vienmēr Sorkono baznīca. Tad, ja Baltajai, kā mēs sakām, Vesākļu Dievmātes baznīcai arī fotografijā tur fiksēts, ka ir tas torņa daļa nošķelta tās aviācijas uzlidojumos. Tad tajā starptorņu daļā tur ir tāda plaisa. Es nezinu, tie vairāki katoļu prāvesti, kas tur ir kalpojuši, mēs kā gidi vadām arī ekskursijas. Brīnišķīga neogotikas piemineklis, un tur, ka tā esot tā plaisa no bombardēšanas. Man to grūti vai apstiprināt vai kā, jā, bet tā kaut kādā zināmā mērā ir man tāda ļoti mīļa, jo es tur esmu krustīts, bet tas tā personiski. Un, protams, man pašlaik ir es tā kā sinagogā, nevis tā kā, bet sinagogā ir, kas ir restaurēta, kas ir saglabājusies viena no tām daudzajām sinagogām, un atkal tas ebreju kultūrvēsturiskais mantojums un sakrālais mantojums, ko mēs tagad eksponējam. Šodien arī mums ir daudz pasākumu muzeja nakts ietvaros, bet tā pašā laikā, kad atbrauc ļoti daudzi ebreji, kuriem te bija viņu pēcnācēji, kuriem te bija sinagogu daudz, viņi rāda tās bildītes vai saka pirmskara laikā, kur bija Ērgļu iela vai kur man mammai viņa tur zosis audzēja priekš dūnām. Jā, tās ēkas ir gājušas kara laikā bojā. Un mums ir arī murālis, sienas panno, horālā sinagoga, kas ir, laikam tā ir tā panorāmas bilde, kas ir pirmskara. Tieši es domāju, ka tas fotogrāfs ir fiksējis no Jēzus sirds katedrāles torņa, jo visa tā Tirgus laukums, kas zina, vai ne zaļā sinagoga, tur tāda vienota ielas fronte redzama, un kas šodien ir tie tukšumi, jā. Bet es saku, ka man pašam, personīgi mums par to vispār nerunāja. Un tā kā mēs, piemēram, skolā mācījos, pirmā vidusskolā, tad mums kaut kādas talkas bija, tur, kur tagad blakus, tagad Baptistu dievnams, bet tur tas skvēriņš, un tad mēs kaut ko tur, kaut kādus kociņus stādījām, bet vienmēr uzdūrāmies uz kaut kādām drupām, uz kaut kādiem drupu pamatiem,
nevarēja tur tās lāpstas, jo it kā saka, rociet, tur būs jauni skvēri, jauni parki, bet skolas laikā vienkārši par to klusēja, un tūlīt es pateikšu, jā, un vienkārši par to, ka Rēzeknē man ir bijušas arī tādas nopietnas diskusijas, gan par to, ir piemēram tādi, protams, cilvēki, kas pieder un simpatizē noteiktiem politiskiem spēkiem, tad viņi teica, jā, bet viņi attaisno to bombardēšanu tā vajadzēja, tāpēc, ka te bija vācieši, un mums ir nopietnas diskusijas gan sociālajos tīklos, gan citur bijušas, saka, jā, taču cilvēkus brīdināja, bet ko es gribu teikt, pēc pirmās, tas atkal manas atmiņas un manu vecāku un vecvecāku atmiņas, ka pēc pirmās bombardēšanas nākošā dienā ļoti daudzi cilvēki uz apkārtējo ciemu viensētām devās. Mūsu mājās arī bija vairāki... Idarkungs, mums ir jāļauj citiem izteikties. Ejār būs tā, ka jūs aizrunāsiet visu laiku. Tātad, Ilgi, jūs varbūt varētu nedaudz vairāk pastāstīt. Jā, vai arī es varētu papildināt Valdemāru, tāpēc, ka, kad mēs veidojām Zaļo sinagogu pirms gadiem un runājām ar dažādu kopienu pārstāvjiem, mēs sapratām, cik dažādām kopienām, kas ir Rēzeknē, šeit pat Latgalē Rēzeknē, ir dažāds skats uz to, kas ko atbrīvoja. Un kurā brīdī mēs atbrīvojāmies vai kaut ko pazaudējām vai iznīcinājām. Tas ir viens aspekts. Un tad tu iesāki diskusiju ar jautājumu par to, vai pie kara var pierast. Jā. Šodien it kā ir par 44. Un tad mēs jau zinām, cik ilgi karš ir noticis. Es teiktu, ka jā, mana vecmamma arī stāstīja, ka viņa kara laikā gāja uz večerinkām, neskatoties uz to, kas apkārt notika. Un tas ir tepat Latgalē, bet tajā pašā laikā ir jautājums par to, cik mēs paši ātri pierodam pie kara. Un šī izstāde ārpusē iezīmē arī Ukrainas kontekstu. Un mēs redzam, ka pirmos gadus mēs cepamies, taisam somas, ar kurām mēs beigsim, izdzīvosim un visu, ko darīsim. Un šobrīd mēs tā kā nedaudz esam atslābinājušies, pie kara var pierast, acīm redzot. Kaut arī viņš nenotiek tepat uz vietas. Un ja cilvēkam tam nebūtu jānotiek, un tāpēc mēs zinām, es arī gribētu iezīmēt, ka šī izstāde ir par to, lai nevis tikai mēs, vēsturnieki, muzeologi, literatūras zinātnieki, sinagogas darbinieki, koordinatori runātu par šo, bet lai arī tie iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, lai viņi vizuāli skaistā, saistošā veidā būtu ieinteresēti atnākt un to paskatīties. Nevis kaut kādu planšetu izstādi, nevis kaut kādā nosūnojošā muzejā, nevis izlasot kaut kādu ļoti akadēmiski sarežģītu rakstu, ko viņi nesaprot, ko viņi ir izlasījuši, kura pusē ko karoja. Bet lai viņiem ir īsā tekstā, ļoti vizuālā valodā pastāstīs, kas notiek. Mēs vakar likām izstādi līdz 12. naktī, un mēs redzējām, kā vietējie nāk un komentē. Muna babas tos tiek nūteka sovaidok. Bet, lai tā diskusija raisās, tas ir tas, kas man šķiet ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai šeit savā starpā padiskutējam, ja, bet ka tas iziet ārpus. Bet par vietu. Man bija jautājums par vietu, un es negribu, lai jūs aizbēgat no tā projām, jo ir jautājums, kā noenkurot. Kā noenkurot, principā, vēsturisku pieredzi, kas ir palikusi noklusējuma zonā, ar materialitāti. Kas ir šis simbols, kas var iemiesot iznīcināto Rēzekni? Kas ir? Tas varbūt ir cilvēks, tā ir vieta, tā ir dabas piemineklis, kas ir kaut kas tāds, kas varētu pašai subjektīvi likties tāds, kas iemies. Jā, es varbūt drusku citu aspektu atkal sākšu, es jau sākumā pašā sacēju, ka es piekrīšu diskusijai, te nebūs runa tikai par ākamu, pīdot. Bet te viena no ākamu, kas noteikti vismaz man saistos ar 1944. gada uzlidojumu, ir arī skolotāju institūts. Jā. Valsts skolotāju institūts. Jā. Tad principā galvenam kortam par to, ka es pamatā vietēju cilvēkus. Un, teiksim, viena no tēmām ir Marija Anģāna. Un Marija Anģāna 33. gadā ir pabeigusi skolotāju institūtu, bet tie visu laiku ir atsagrīzusi Rāzekņi, Varakļoni, Natūļi ir dzēvojusi. Un par ko man gribīs pieminēt tieši jūs vārdu par to, ka 44. gadā, ja dūdās emigrācijā, bet kara laiks ir diezgan izšķirīgs, ja zaudēja bārnu, un īstenībā visu, ko ja dara piečoka trimdā, ja jūkst protā, ja ir paranoja un ja visu laiku bāk no Krīviem. Nav pastāts, ka tieši itis uzlidojums ir tas, kas radēja cīši spiecēgu impulsu, teiksim, jos psihē,
bet es pieļaunu, ka tas ir viens no tiem, par to, ka viņi noteikti timā laikā ir itamā pusī, un, teiksim, tos atmiņu skaits ir saimē, jos ir vienkārši katastrofāls. Un otra lieta, ko es gribēju pasakāt, segoju teikt, ka 2014. gadā es ar 4 studentiem ar savu mašanu riskēju un braucu iz Puškina kalnim iz muzeja praktikumu. Jau bija Krima. Bet mums bija sadarbība, un mēs izšķērām, ka tas līgums nav pārtraucams. Īpēc mums brauc folkloras ekspedīcijā, mēs aizbraucam pirmo reizi iz muzeja praktikumu. Sacēšu gudīgi, man gribējās vienkārši redzēt, kas Puškina vītos ir palicis. Un segoju teikt, ka tas bija 14. gads, jo saprotu, 44. gads, tas ir tieši tad, kad te lielo visa armijas kustība, tātad porzeme toļok jau iz, jāsaka, rītumu pusi. Un vienā brīdī, pirmajā vakarā īstenībā ir saīts, kurā Pleskavas studenti, mūsu studenti, mēs divas pasniedzējas vienkārši runājam par sadzīviskam vītam. Un kā tī pa vordam un aizēja līdz Rāzakņai. Un pēkšņi Krievu puses studenti saka, bet Rāzakņi jau nobombardēja vocīši. Un klostās, un timā brīdī praksa gandrīz arī beidzos. Par to, ka es pīzacēļu un skaidri pasacēju, saku, es reities un atnešu faktus, bet tā ir nav. Un īstenībā izraizis no to mirkļa, tad mēs tikai viņājam to diskusiju, bet no to mirkļa nevienā brīdī vairs netika runāts par viesturi. Jā, jā, Puškins, jā, tī materiāli ir jokortē, bet tikai ar cieri nūcierta vienkoši, jā. Ar to es gribu pasacēt, ka tas, ko Voldemārs vairākas reizes atkārtoja, un jūs jau pieminējāt, par ko tu faktu īsti nacīja gaismā. Par to, ka, piedodiet, mēs varam pazavērtīs viesturis grāmatos arī tagad, es neesmu pazavieris iz školas viesturis grāmatu. Bet es domāju, ka 80% tāda fakta nav školas viesturis grāmatā. Ja? Un tī atcerīcinieki, kas ir bijuši, jā, par to stostēja. Un, protams, sprūģa gadījums ir spilgta līdzība tam, bet īstenībā, es jums minu faktu, kas ir 2014. gada, Voldemārs min politisko situāciju, kāda ir visu laiku Rāzaknī, ja? Tas ir fakts, kas arī mūsu dīnos tiek izmantots, kā es sacīšu tāds manipulācijas olūds ar dūmu, ka nav jau tik slikti un vispār tas bija kars un mēs to norakstam tikai uz to. Bet vai pie kara var pierast? Noteikti, par to, ka jebkurā krīzes situācijā cilvēks. Es izdzīvoju Covidu, tā ministra. Un sacīšu izraizes, ka ja no sokuma tas likos orprots un viss ir nostrupāts un tā toļot, tad ar laiku tu redzi, ka cilvēki vienkārši saprot, ka dzēvei nav melnraksta. Un tu nav arī pasacāt, ite es saliku vīnu, kā saka, stigu, un es tagad tikai dzēvošu itamā kara režīmā, un ite būs cits. Tas nav iespējams vienkārši, jā. Vai es esmu pieradusi pie to kara? Droši vien, ka nā, un par vēlties aizgoju zemesardzi. Jā, ir skaidrs, ka man ir cits doma gojīns par to, kas notiek mūsu dienu ģeopolitikā, un Mirzais paldies tiem, kas tiešām sagatavoja izstādi. Nezinu, vai tikšu pie vorda, bet tas ir cīši svarīgi, lai tieši Rāzakņī redz, ka tas ir bijis tieši austrumu puses, jāsaka, piersts, kurā ne tikai Rāzakņi, bet daudz citas pilsētas ir iznīcināts. Turpinot un skaidrs, ka mēs, protams, runājot par iznīcinātajām ēkām, kuras jūs redzēsiet arī izstādē, mēs jau nerunājam par ēkām vai kā kaut kādu gruvešiem. Es skaidrs, ka galā beigās stāsts ir par cilvēkiem, kuri tādēļ cieši un kuriem lielā mērā tas kļūst par traumatogēnisku avotu, kas uztur šīs savā ziņā sāpes un ciešanas un depresiju un visu pārējo ilgi pēc notikuma. Tas starojums jau nebeidzas. Tas mūsu lielais jautājums, protams, kur mēs vēl centīsimies atbildēt šajā sarunā, ir kā tikt ārā no tās noklusējuma zonas, kur šī pieredze ir lielā mērā ieslodzīta un palikusi, un īstenībā lielā mērā ar inženieriskiem mēģinājumiem viņi ir palikusi tajā noklusējuma zonā, nav vilkt ārā, bet vēl nedaudz pirms pie mūsdienām pieskaroties, divi varbūt tad arī faktoloģiski vai vēsturiski jautājumi, varbūt pietiekami specifiski. Es sapratu, tu rādīji 65%, es saprotu, aptuveni tika pilsētas iznīcināts. Tādi cipari figurē. Es, protams, tā nebūs matemātika, bet kopumā, ja mēs pieņemam, ka gan Vācu armija, gan sarkanā armija šajā gadījumā iznīcina pilsētu,
Mēs varam šajā 44. gada kontekstā noteikt aptuveno postījumu apjomu katrā pusē, kurš ir nodarīts pilsētai. Nezinu, varbūt Ladislavs tur varēs pēc tam pakomentēt vairāk, bet muzeja pārstāvis vietējais. Es domāju, ka šajā Rēzeknes gadījumā mēs noteikti varam runāt par sliktu padomju pusē, jo vācieši atkāpjoties faktiski tās vietas un objektus, ko viņi iznīcina, tās ir dzelzceļa stacijas, tilts pie Rēzeknes viens stacijas. Komercskola. Jā, komercskola, Valdesnams, Zemes banka, ja nemaldos, un vēl kaut kādi atsevišķi objekti. Respektīvi, tie ir tādi gandrīz vai uz pirkstiem saskaitāmi objekti, svarīgi objekti, strateģiski, infrastruktūras objekti, bet tas nav masveidā, kā mēs zinām par citām pilsētām, kur vācieši atkāpjoties daudz vairāk, nopostu. Līdz ar to, Rēzeknē, es domāju, ka viennozīmīgi tas ir par sliktu, padomju pusē. Un jā, padomju gados, protams, par šo bombardēšanu runāja, bet runāja tādā, vai nepieminēja to, kas to veica, vai arī, protams, teica, ka to nopostīja, atkāpjoties to nopostīja vācieši. Un, tādam droši vien vecās paaudzes rēzeknietim, kas ir joprojām, dzīvs, kas ir gājis skolā padomju laikā, viņam droši vien tas no skolas gadiem ir prātā un tā apziņā palicis par to, ka to ir izdarījuši vācieši. Par to padomju puses nodarījumiem tur netika runāts, vai vienkārši tas tika noklusēts. Vēl nedaudz maza atkāpe uz tām vietām, kurās mēs varam redzēt tos postījumus attiecībā vispār uz Latviju un arī uz Rēzekni. Te tika pieminēta jau šī Sāpju Dievmātes baznīca, kas arī cieta, un arī šī Jēzus Sirds katedrāla daļēji arī cieta. Es domāju, baznīcas ir noteikti tās vietas, kur var to redzēt. Piemēram, Jelgavas gadījumā noteikti ir šīs Svētā Trīsvienības baznīca, kas joprojām ir drupas, tur var redzēt. Protams, viņas ir iekonservētas un tam līdzīgi. Šis tornis, kas tika daļēji sagrauts un mūsdienās ir atjaunots. Tur arī Rīgā, piemēram, arī Svētā Pētera baznīca, kur mēs varam, varbūt tur nav lieliem burtiem rakstīts, kas tur ir noticis, bet, iepazīstoties ar to vēsturi, es domāju, ka baznīcas ir tās vietas, kas ļoti spilgti raksturo, jo baznīcas tomēr atšķirībā no kaut kādām sabiedriskajām ēkām tomēr mēģināja, padomju varai tomēr nebija tās drosmes visas baznīcas nolīdzināt. Līdz ar to, pateicoties vietējiem iedzīvotājiem, entuziastiem, kultūra vēstures pētniekiem, šīs baznīcas tomēr lielākoties tika atjaunotas. Un līdz ar to, baznīcas var kalpot par tādu centrālu vietu, kur mēs šos postījumus tomēr varam fiksēt un, tā noenkurot, kā tu dēvēji. Un tu savā grāmatā Latviešu kara stāsti, grēku un ienaidu liesmās, esi veltījis vienu nodaļu šim notikumam, un tur daudz kas ir, bet viena lieta, kas man likās interesanti, tu to izsaki kā pieņēmumu laikam, bet tādu tehnisku jēdzienu lieto, ka tu izsaki, ka Rēzekne iespējams padomju karaspēks apzināti izmantoja tā saukto laukuma bombardēšanas taktiku. Tas ir tiešām pieņēmums, vai tas ir jau tāds fakts vairāk? Un varbūt tu arī pastāstīt, ko ar to saprot vispār, kas tas ir militārā vēsturē, tā laukuma bombardēšana? Tur kolēģis Valdis Kuzmiņš var precīzāk komentēt, es nelīdzu. Jūs kā valsts iestādes deleģēt viens otram atbildību. Aspektos, jā. Bet par to vienīgi es gribēju piebilst, ko Jānis minēja, par to, kurā pusē, tas ir skaidrs, manuprāt, diezgan liela starpība. Ja mēs nezinām, piemēram, ar Vladislavas varbūt muzejiem ir dati, piemēram, cik bija iedzīvotāji, pat ņemot vērā, ja daļa bija tur laukos, tajā brīdī, 47. gada aprīlī, cik tad bija Rēzeknē iedzīvotāji. Skaidrs, ka nebija tie 17 000, jā, bija ebreji bija iznīcināti, jā, bija gan arī pārvietotās personas no Padomju Savienības, bēgļi, caur Rēzekni bija tranzīts, tā kā tie varēja dot papildu skaitu, jā, bet tie bija droši vien, es pieņemu 2/3 vismaz no šīs pirmskara varbūt skaita. Tad, kad Vācu armija kaut ko spridzināja atkāpjoties un padomju armija ienāca, jā, pēc padomju avotiem apmēram kaut kas, ka 200 rēzeknieši ir apmēram slēpušies pagrabos, kas ir fiksēts. Jā. Tā kā reāli,
ja vienā gadījumā cieta civiliedzīvotāji, un tie 70, 100, es teiktu, ka, manuprāt, ir arī tāds piesardzīgs cipars, tik labi ir dažādas liecības, kur tas tiek vērtās pa zemu, ka tie skaitļi varētu būt arī lielāki, kā 200-300 vismaz, bet mēs nevaram varbūt pārbaudīt, vai neesam, tad te var salīdzināt, ja, ka vienā gadījumā cieši civiliedzīvotāji, un manuprāt, tas nav maz 100 cilvēki, teiksim, vienā uzlidojumā, ja, Latvijas pilsētu mērogiem, un otrā gadījumā pilsēta ir pilnīgi, gandrīz tukša. Bet par bombardēšanu tad... Nē, par bombardēšanu tas ir... Aizsardzības akadēmija. Nē, par bombardēšanu tā, ka tas ir pilnīgi korekts termins, bet šis termins ir būtu attiecināms ne tikai uz padomju aviāciju, bet uz pilnīgi visiem gaisa spēkiem Otrajā pasaules karā. Jo tas, ko Jānis jau rādīja, tas bija ASV pētījums veikts jau pēc Otrā pasaules kara, kur viņi secināja, ka no lidmašīnas mesta bumba ir viens no visneprecīzākajiem ieročiem vispār, kāds uz to brīdi izgudrots, un lai šo mērķi sasniegt, mēs vienkārši palielināsim lidmašīnu skaitu un palielināsim laukumu, kur mēs bombardēsim. Tātad, vai tā bija Vācija, vai tā bija Holanda, vai tā bija Krievija, Latvija, jebkura vieta, tas lūk šāds efekts, un tie 3% viņiem pašiem bija liels pārsteigums, un viņi pie tā tur neko nevarēja darīt. Šajā gadījumā var teiksim, ja mēs skatāmies 1941. gadu, kad nacistiskā Vācija iebruka Latvijas teritorijā, viņi būtu darījuši to pašu, bet sarkanā armija sabruka tik ātri, ka viņiem neradās nepieciešamība to veikt, un līdz ar to šādas bombardēšanas notika Ļeņingradā, Maskavā, Sarātovā un citās vietās. Principā visu iznīcina apkārt, ja? Rēzekne ir varbūt īstenībā hrestomātisks piemērs. Mērķēja pa staciju un gribēja kā labāk sanākt kā parasti. Tas, ko Jānis sauc, collateral damage. Tieši tā, un collateral damage un tas, ko angliski sauc carpet bombing, jeb tāda paklājība laukuma bombardēšana ir neatņemama viena veseluma sastāvdaļa. Diemžēl, bet es domāju, ka ir svarīgi ar šos tehniskos aspektus ņemt vērā, kad, protams, runā par šīm cilvēciskajām traģēdijām. Bet no tā atsparoties, pēdējais, varbūt ar tādu izteikti vēsturisku piegaršu jautājums, it kā Jānis un arī vēl kaut kur es dzirdēju izskanēja doma, ka nebija mērķis iznīcināt kultūrvēsturiskus pieminekļus, jo tas nevarēja būt militārs mērķis. Tomēr bieži, es nezinu, kur tas ir urbānajās studijās vai kur ir šis jēdziens, urbanocīds, ja, ka kara laikā tu tomēr mēģini iznīcināt to, kas iemieso iepriekšējo sociālo kārtību pilsētā. Pieņemsim, nezinu, tur ebreju gadījumā varbūt kaut kādas ebreju sinagogu vai ne tikai, bet arī kaut kāds viņu dzīves telpu un vietu. Varbūt kaut ko, kas sovietiem nepatīk, kaut ko, kas buržāzisko kārtību iemieso. Vai ir kaut kādas liecības, kas varētu šajā virzienā likt domāt, ka... Šeit ir divi aspekti. Pirmais, kādēļ tieši šādas izteiktas kultūra, vēstures un arhitektūra ēkas. Pirmkārt tādēļ, ka viņas ir būvētas lielākas, skaistākas un vienmēr viņas izvēlās aizsardzības pozīcijas. Tas, ko mēs redzam Ukrainā. Tā ir automātiska izvēle. Ja es nepalikšu koka mājā, bet es palikšu, piemēram, skolotāju institūtā, kas ir būvēts lūk šādā veidā. Un tad ir tā leģenda, ka visos baznīcas torņos vienmēr būs snaiperi, tur piekalti vai nepiekalti cits jautājums. Līdz ar to baznīca arī automātiski kļūst par šo mērķi. Un otra šī stāsta daļa ir, varbūt drusku jau savādāk ir tas, vai šīs mājas atjaunoja vai neatjaunoja, bet tas jau, man liekas, ir drusku cits stāsts. Un tās kultūra vēsturiskās diezgan bieži pieņēma tādu apzinātu lēmumu. Mēs to neatjaunosim, nevis iznīcināsim, bet neatjaunosim. Ideoloģiski pamatot. Jā, tad tas nevis iznīcināšana, bet neatjaunošana būtu drīzāk ideoloģiski pamatot. Ļoti labs punkts, lai mēs turpinātu tagad runāt par to, kādēļ varbūt mēs izejam no prezumcijas, ka kaut kādā ziņā iznīcinātā Rēzekne atrodas noklusējuma zonā, un lai jums varbūt to ilustrētu, ziniet, es atkal gatavojoties, apskatījos tīri ļoti vispusīgi salīdzinot 3 mājas lapās, 3 pilsētās, kuras tika iznīcināts Otrajā pasaules karā, Jelgava, Valmiera, Rēzekne. Kas tiek rakstīts par šīm pilsētām, ko viņas paši par sevi raksta? Sadaļā vēsture, kad runā par 44. gadu. Visas pilsētas tad tika iznīcināts šajā laikā. Jelgava piemin tādā savas faktoloģiskā veidā, ka notika pilsētas masveidīga iznīcināšana. Valmiera arī, bet tad saitē Rēzekne LV, kur mēs varam lasīt arī par pilsētas vēsturi, es precīzi nocitēšu. Tur ir viens vienīgs teikums.
tas nav īsti par 44. gadu, bet vienkārši, ka pēc otrā pasaules kara beigām Rēzekne sāka veidoties par nozīmīgu reģionu rūpniecības centru. Faktiski 44. gads ar savu traģēdiju un viss kaut kas cits, tā skaitā tiek uzsvērts, ka izdevās cauri vētrainiem 200 gadsimtam saglabāt Rēzeknē arhitektūru kaut kādus paliekas, bet pats šis te fakts kā tāds tiek noklusēts absolūti, kas jau lielā mērā arī ir varbūt pavadiens tai otrajam cēlienam mūsu sarunā par to, kādā veidā šo te iznīcināto, šo te destrukciju, šo te masveida destrukciju, kas tika vērsta pret Rēzekni, kā to atcerēties un kā panākt to, ka tā atgriežas arī kaut kādā ziņā pilsētas šajā urbānajā atmiņā. Un no tā atskaroties, varbūt es vēlētos arī sākt, kāpēc vispār ir svarīgi. Varbūt mēs zinām no traumas pētniecības viedokļa ir svarīgi pārvarēt, nerunāt varbūt, pārvarēt un šādā veidā sadziedēt sevi tīri tā kā kopienai un nerunāt par šīm te ļoti traumatogēniskajām pieredzēm. Kāpēc tas ir svarīgi par šo pilsētu iznīcināšanu atcerēties? Un te es domāju, varbūt ne tikai Rēzeknes kontekstā, es domāju, jārunāj plašāk droši vien, jo mēs varam līdzīgi, šeit es nekādā veidā šo te triviālo piemēru par mājaslapām nevēlējos izcelt, ka visās pārējās pilsētās visi ļoti atcerās to, kas notika 44. gadā. Skaidrs, es pats no Jelgavas esmu, es zinu, ka šī epizode galīgi nav pat kaut kur skaļi vai pamanām atbalsojusies pilsētas tādā identitātē. Un vienlaikus es esmu pētījis Narvu, un Narvā, piemēram, kura arī tika šādā pašā veidā nopostīta kara laikā, un mainījās absolūti kardināli pilsētas sastāvs, cilvēku sastāvs. Tur jūnijā, ja nemaldos, katru gadu notiek tādas Narvas vēsturiskās Narvas dienas, kur viņi mēģina arī šo te iznīcināto Narvu atcerēties un pieminēt šo te notikumu kā tādu. Bet kāpēc tas ir svarīgi, Uldi? Svarīgi, citam vairāk svarīgi, citam mazāk, bet es domāju, tīri elementāri mums varētu teikt, ka droši vien zināšanas par kaut kādu savu pagātni, tas ir daļa no gan indivīdi, gan ģimenes, gan, nezinu, pilsētas identitātes, jā, un manuprāt, tas ir tikai normāli un pašsaprotami, ja, ka tas veido kaut kādu pilsētas identitātes tēlu, un ja kaut kas tajā identitātē vai vēsturē, ja kaut kas tajā vēstures stāstā iztrūks, tad tas identitātes stāsts vai narratīvs, manuprāt, kļūst tāds, arī vai diezgan šaubīgs vai kaut kā, kritiski vērtējams, kā tu kaut minēji, tas mājaslapas, ja. Un tā problēma, manuprāt, ir tāda. Viena lieta ir, ja mēs par kaut ko nerunājam, vienkārši esam piemirsuši, un tad varbūt mēs sagaidām, vai tādas bieži vien notiek, vai es nezinu, kā, piemēram, Inete, piemēram, izdeva grāmatu par ebreju Rēzekni vai kopā ar Valdemāru daudz ko darījuši zaļās sinagogas sakarā, ja, tad ir lietas, kuras mēs tā kā atgūstam no jauna, ja, vai kā mūsu izstādes kontekstā Rīgas doma deputāta Rīga Riteru Našinieci sauc tās pilsētas, gandrīz vai pa zudušām Atlantīdām. Varbūt tas mazliet pārspīlēt, bet tai virzienā arī mēs varētu domāt. Bet, manuprāt, Rēzeknes gadījumā ir vēl viena specifika, ka nevis mēs esam tikai aizmirsuši to, kas 80 gadus atpakaļ ir notikušos, tie publiskā telpā neesam pietiekami daudz par to runājuši, īpaši varbūt šeit uz vietas, bet to mūsu saucamo Rēzeknes vai Latvijas otrā pasaules kara vēstures narratīvu visu laiku ir nomācis kaut kāds cits narratīvs. Ja? Un tad, manuprāt, tā situācija ir vēl komplicētāka un vēl specifiskāka. Ja? Es domāju, visus 9. māja atzīmēšanas Rēzeknē ar pašvaldības vadības aktīvu iesaisti, es domāju, Aļošas pieminieku, kurš iztrūks tikai dažus gadus, bet visu laiku bija neatņemama sastāvdaļa. Un, manuprāt, ja pat ir tāda situācija, kas rada vēl lielāku komplicētību, nevis, ka mēs tikai nerunājam, bet mēs tā vietā pat, dominē mūs pavisam, un šī gadījumā es teiktu, citas valsts narratīvas vai agresoru valsts attiecībā par Latviju narratīvas par šiem notikumiem, kuriem mēs runājam šodien. Tad ir man personīgi, tāpēc es savulaik jau 10 gadu atpakaļ es rakstīju un bija rakstu mājas viesī žurnālā un vēlāk tie pašā grāmatā, kas tāpa, man tas uzjundīja tieši to vēlmi, ka kā tad tā par to, kāpēc mēs par to nerunājam pietiekami, ka tas prasīja to darīt, ja, vai ka tev, es strādāju okupācijas muzejā un nāca cilvēki vai rakstīja vēstules, es teicu, ka kundze ir grūti atbraukt uz Rēzekni, un 70 gadiem viņi izkāpa no autobusa un ierauga pieminekli
kas ir uzbūvēts tai armijai, kur iznīcināja viņas pilsētu, tad man tur nebija nekāda jautājuma, vai par to vajag runāt vai nevajag. Bet pieminekļa vairs nav, ko tu pieminekļa vairs nav, jā, tas konteksts mazliet sudis, bet vai tas nozīmē, ka jaunajām reizekniešu paudzēm nebūtu jāzina, kā lai pasaka, tā pagātnes realitāte, kas ar viņu pilsētas... Jau tagad es to bumbiņu paķers uz šito pusi, lai atkal šito pusi iesaistītu. Aļošas demontāža 9. novembris 22. gads, tā ir iespēja kaut kādā veidā mainīt šo skatījumu, ja ne uz visu karu kā tādu, tad vismaz tieši šajā urbānās atmiņas kontekstā izcelt vairāk pilsētas iznīcināšanu. Un ka tam nebūtu iespējams tādas pretestības, kā tā būtu bijusi agrāk, vai tā ir tieši iespējas sašaurinās? Valdemāram droši vien, ka ir savs redzījums, bet es atceļšu, tā ir teorētiski jā. Praktiski, ko mēs redzam Rāzaknī, tad tagad ir 24. gads, tikko pordzēvots 9. maijs, mēs zinām, ka Vīns Veirīts ar savam 15 neļķam ir arī aizturāts. Bet tieši šodien citu starpā mēs dzirdējam arī faktu, ka bijušo mēra partija izveidoja jaunu savienību ar Šlesera partiju. Un, teiksim, es savā protā izreiz to nodefinēju, ka te ir sarkanā pakloja paklošana. Man cita vispār, teiksim, cita definīcija mums neiet protā. Un līdz ar to es atceļšu teikt, ka piemineklis cīši daudz izdarāja varbūt tūs riezeknīšu protūs, kas visu laiku beistās, ībilst, pascēt, atsazēt, bet nekaidā veidā neko neizdarēja timā pilsētas daļī, kas joprojām dzēvoja pēc prokremliskas ideoloģijas. Un, diemžēl, ja mēs pazveramies informatīvajā telpā, tad tas redzījums, kas ir saistāts ar demokrātisku, ar Ukrainas karu izprūtošu situāciju, viņš joprojām ir mazokumā. Jā? Un tas atkal ir jāsaka, tas ir drusku par vēlu, kad arī viesturnieki pievieš tādu uzmanību tieši Latgales konceptam, Latgales stostim. Un tie jāsaka ir ne tikai ar Otro pasaules karu. Ja? Atkal tie latvieši, kas ir Reku Valdemārs neļaus samalot, kas tika dzēvoja ilgus laikus, ir redzējuši, ka latvieškais teksts un konteksts vispār nav skaidrs, kā ir teicis. Jo nav joprojām viesturis gruntos un tā toļāk. Mēs vienā frāzī pieminam, ite bija cita kortība, ite bija zešpus politis laiks, bet par to vairāk nerunāsim. Tī bija sliktāk un tā toļāk. Ja? Tā kā saproti, tas ir tik dziļi zemapziņā, tā viena pieminekļa nojaukšana, neko daudz pamainās. Bet šeit nav runa tikai par latgalisko, šeit runa arī par kopēju etnisko sastāvu un kādā veidā. Es arī pamatoju, ja, ka tī cilvēki, kas ir demokrātijas pusī, cīši novērtēja to faktu, bet tī cilvēki, kas nav, tas ir. Ja, tu gribēji kaut ko. Es gribēju pieminēt tikai nelielu tādu komentāru par to, ko tu teici par mājaslapām un pašvaldībām un nelielu kritiku iemest Kultūras mantojuma institūciju lauciņā, jo jautājums ir, kurš tad raksta tos teikumus un vēsturi? Vai tie ir tie sabiedrisko attiecību speciālisti, kas ir domēs, un viņi kaut ko no kaut kurienes izvēlk un tiešām savām partijām attiecīgi uzraksta vienalga vai konservatīvajiem, nacionāļiem vai kādiem citiem. Un to mēs saprotam, ka tā ir tāda politisks teikums, kas pie katras vārds mainās. Vai tomēr mēs pieļaujam, ka mums ir stipras kultūras mantojuma institūcijas, un šeit es mestu akmentiņu arī visas Latvijas vēstures izpētes kopienas kontekstā, kurā brīdī mēs tos mazos muzejus, arhīvus, bibliotēkas atstājam, lai viņi cīnās, lai viņi raksta, saprot vai nesaprot, lai kaut ko raksta, un viņiem vēl ir noteikums kaut ko rakstīt no saviem pašvaldību vadītājiem, piemēram. Mēs paskatāmies uz Rēzekni, atgriežamies pie Rēzeknes. Kaut gan to var visā valstī saskatīt, ja? Bet atgriežamies pie Rēzeknes. Mums ir izcils komplekss, kurā mēs šodien sēžam. Dārgumu nams, Zeimuļs, informācijas centrs. Daži no mums paliek Olimpiskajā centrā restarts, mēs redzam, infrastruktūra aug. Gors. Tajā pašā laikā mēs paskatāmies uz Latgales kultūra vēstures muzeju, mēs paskatāmies uz zonālo arhīvu, uz bibliotēku, tur samazina cilvēkus. Infrastruktūra ir tāda, pielāpam, ko vajag.
Un es tagad nesaku, ka cilvēku resursi ir slikti. Es saku par to, kas ir mūsu prioritātes, lai šie cilvēki gribētu tālāk pētīt, lai viņi sajustu, ka viņu darbs ir svarīgs, un lai viņiem skābeklis netiktu nogriezts. Un daudzi jauni cilvēki no reģioniem neizietu un nemeklētu kaut ko citu, kur viņiem mazāk diktē, vai vismaz vairāk maksā. Tā kā šis ir tāds nulle ar diviem galiem, un šeit es domāju, ka tieši tā kā tikko tika minēts, kurā brīdī tad mēs to Latgali vai kādu citu reģionu atstājam vienu un sakam cīnieties, vai Rēzekni, Daugavpili. Daugavpilī ir vienīgā Latgalē izcilā izstāžu zāle ar infrastruktūru. Kāpēc par šiem visiem gadiem? Vienīgā. Ne Rēzeknē, nekur citur, ja? Bet, piemēram, Daugavpilī. Mēs Daugavpilī arī ļoti daudz kritizējam, bet tur ne muzeja projekts, kas bija arī izcils projekts, ko arhitektu birojas piedāvāja, izgāzās. Nebija naudas, nebija politiskās vēlmes droši vien, bet arī sabiedrības spiedienus to nebija. Es gribēju tikai norādīt, ka arī sabiedrība, lai viņa pieņemtu lēmumus, viņai šie mūsu teksti ir jāsaprot, ko mēs šeit šodien runājam. Nevar būt tā, ka es jau atkārtošos, atnākam, parunājam un gaidam, ka visi sapratīs. Mēs atnākam, parunājam, negaidām, kad visi sapratīs. Mēs vienkārši paši cenšamies no sākuma saprast, no kurienes sākt. Un tāpēc atgriežoties pie urbānās atmiņas un to, kā to mēģināt veidot. Šeit tiešām ir tāds konstruktīvistisks piegājiens, kā vispār veidot to, kā nav lielā mērā. Ne rituāla, ne tradīcijas, ne institucionalizācijas šai pieredzei. Un tādēļ es vēlējos vaicāt, kur jūs redzat tos praktiskos soļus, kad mēs domājam par Rēzenes iznīcināšanu kā atmiņu objektu. Un šīs atmiņas institucionalizēšanu caur praksēm, caur tradīcijas radīšanu, caur rituāliem, caur pieviņas vietu radīšanu galu galā. Kur jūs redzat, kādi būtu tie praktiskie soļi? Jūs pieminējāt lūk atmiņas, kuras ir publicētas kaut kur. Tas ir maza nagliņa, ar kuru mēs kaut cik mēģinām šo aizpūstošo pieredzi dreifējošo kaut kā noturēt uz vietas. Bet kas vēl ir tas, ar ko var un ar ko patiesībā var celt uz augšu šo te nogrimušo Atlantīdu, kā kāds izteicās? Izcils Latgales muzejs, kas būtu Rēzeknē. Bet muzejs par visu, nevis par pilsētas iznīcināšanu? Ne tikai, bet arī, jo, ja tev ir izcils muzejs, tad tajā ieliec arī mūsdienīgu ekspozīciju, kurā tu stāstu ne tikai iznīcinājām 44. gadā, bet ieliec to kontekstā. Tu pastāst arī par mūsdienām un Ukrainu un aizēj atpakaļ uz kariem, citiem kariem. Tas jau nav jāpastāst tikai tā. Tad bija tas, mēs jau nestāstam kronoloģiski vēsturi. Palīdzam nākamajai Rēzenes domas koalīcijai vai no vienalga no Rīgas ieceltajiem ietlaužiem izdomāt, kā institucionalizēt šo neesošo atmiņu. Ko vēl var darīt? Ir kādi literāri darbi radīti, kur būtu par šo te plaši? Protams, ir. Vienai veselēnai. Nē, bet es domāju, ka tos priekšstatus, kas ir, un manuprāt, tas ir, pat ne tur krieva vai latvieša vai poļa vai baltkrieva, bet tas ir tas homo sovietikus skatījums, ka tik daudzus gadus ir kultivēta tā padomju karavīra, atbrīvotāja, uzvarētāja, pie Ļošas, es arī pats esmu Ančupānos padomju laikā veidojis, mēs toreiz saucām, piemiņas pasākumi, labi, uzvaras svētki, bet ziniet, kāda bija cenzūra. Tur neviens karavīrs padomju nav apglabāts. Par ebrejiem, kuri tur pārsvarā ir nobendēti, Ančupānos, memoriāls tagad. Un tur vispār neļāva runāt. Tas bija tabū. Un tāpat kā arī tabū par bombardēšanu. Pat jau tagad, demokrātijas laikā, visu cieņu Latgales kultūru, varbūt pat viņi nav vainīgi. Es neteikšu, kas bija autori par Rēzeknes bombardēšanu, mūsu vietējā avīzē, Rēzeknes vēstīs. Raksts, publikācija, bet kas to darīja? Tur neviena puša, varbūt tā bija, es nezinu, cienījamās bijušās jau Māras Nezinskas cenzūra vai kā. Un tas pats vēl viens piemērs, pats svaigs. Es esmu, bet es nebaidos. Pašvaldības struktūrā man algu maksā. Bet pat pārobežu sadarbības projekts vēl pirms Ukrainas kara ar Krieviju. Ļoti labi, un tad viņiem tur paliek naudiņa, ekskursija būs puķāmi boевых сражений.
Katrai ekskursija ir plāns, metodika, kādi objekti tiks iekļauti, un tad mani palūdza tā kā, recenzēt to, un šausmas. Tur nebija ne brīvības cīņas vai ne miera kapi, kas ir 19. gada beigas, 20. gada janvāris, un, protams, ne Rēzeknes bombardēšana, lai gan ekskursijas laikā it kā mums kā gidiem būtu ļoti labi, ka mēs redzētu kaut kādu vizualizētu objektu. Es nezinu, vai tam jābūt ir piemineklim gluži, bet Lietuvā es vairākās vietās esmu redzējis, viņi ļoti šajā vietā bija tas un tas ir fotogrāfija, vai, piemēram, man pat par to ebreju Rēzekni, ja? Ebreju gimnāzija, kas bija, super, vai ne, mācību iestāde pirms kara, bet tajā vietā tur stāv vieta, un neviens tur nezina, kas to iznīcināja. Mēs zinām, bet to vajadzētu, ne tikai ar tur publikācijām, bet, man liekas, pilsētas vidē. Bet es pareizi sadzirdu, ka gan politiskā elite, kas, protams, nebūtu pārsteigums, bet arī vietējā pilsoniskā sabiedrība īpaši nav bijusi ieinteresēta šo te. Tas narratīvs bija, ka visu iznīcināja. Jūs ziniet, kā mainījās arī pēc... Viens ir narratīvs, bet jautājums ir par narratīvu bīdītājiem. Vietējie narratīvu veidotāji ir bijuši ieinteresēti mēģināt kaut kā to... Vai bija, teiksim, nērts jautājums, kur apiet vai noklusē, vai ne. Tas, arī pēdējos 10-20 gados. Šie ir tādi nieka, vai ne, kas ir tāvu zemes kalendārs. Jā, bija ļoti daudz kultūrvēsturisku tur gan atmiņas, gan viss, vai ne, bet tādā pilsētas, sākas, kā tā zivs pūst no galvas, jā. Es negribu apvainot, jā, bet mēs esam strādājuši kultūras darbinieki pie neskaitāmām Rēzeknes kultūras koncepcijām, un es cik ir bijušas, bet šie vēstures jautājumi, kam galu galā mēs veidosim piemiņas vietas, vai piemiņas plāksnes, vai piemiņas zīmes, jā, tur izdomā viens keišs, teiksim, labi, vajag trasunam, tad nākoši, vajag tagad tam tur, vai ne, vajag kūkojam pēkšņi, jā, bet kopējā skatījumā arī uz šo te mūsdienu, šodienas diskusijas, to jautājumu par šo Rēzeknes bombardēšanu. Un man patika ļoti Anita Liepa, viņa būžībā Daugavpiliete rakstniece, viņa pati represētā Latvijas armijas virsnieka krustmeita. Viņi ko izdarīja 90. gadu sākumā, viņi saka, ko vieni Daugavpili iznīcināja un ko otri. Jā, viņiem bija tā bilance, un tas jau būtu labi, jā, vai ne, es nezinu, kādā veidā, bet kad atbrauc Rēzeknē, tad varētu arī būt tādi vizualizēta, es nezinu, man jau arī ir aizspriedumi pret kaut kādiem tur pieminekļiem vai piemiņas zīmēm, bet tā ir sabiedrībā tā tikai var mainīt, bet tā viena daļa, kas tur par to Aļošu tur fanu, un tas tā būs un paliks. Tad vienmēr sakot, tas noskaņojums, ka šī bombardēšana, šī iznīcināšana tiks attaisnota, ir ļoti spēcīgs, jo, protams, šķērslis pilsētām. Es pareizi saprotu, ja? Bet droši vien, ka viens no faktoriem ir tas, ko minēja arī Ineta. Tad īstenībā ir tā, ka tu cilvēku, kas ir te, elite vai inteliģence vai tiks veidotu sabiedrības redzīņi, jūs nav daudz. Un, sacīsim tā, kādu brēdi to darāja Razmas tehnoloģija akadēmija, bet tagad akadēmijā humanitārūs nav jau 2000, es nepieņemu 15, 16 gadu. Jūs nav vienkārši tik viss. Un līdz ar to, cik mēs bijām, mēs arī nebijām daudz skaitlīgi, un skaidrs, ka, es kā filologs varu satāt, mēs vairāk vērmējās tīši folkloru un latviļisku, elementu. Pieminētais Pīters Keišs ir Latvijas kultūras biedrības vadētājs, ko tagad vadu es, un tagad mēs arī turpinājām, varbūt ne pa pieminekļiem, bet arī itu konceptu. Mēs vienkārši nevaram nosakt visu to lauku, bet tas ir tā, jūs esam jāsaprot. Tas ir Latgales kultūra viestures muzejs, principā ir atbruņots. Es arī viņam strādāju 2012. gadā, mēs bija porobežu projekts ar Lītuvu un Grodņu, un nevienu lēmumu viņi nevarēja pieņemt pastāvīgi. Te bija absolūtā pilšana zem dūmus. Ja? Es vispār to nevarēju saprast, bet divam žēl tas tā bija. Ja? Un, ka itamā brīdī būtu kaut kas daudz pazemainījis, sieši kolēģis klāt, es varu aplīcināt, ka tik daudz nekas nav pazemainījis. Ja? Tā kā mēs esam tādā dubultā cīņā visu laiku. Bet ilgi, bet jums ir pieredze, es domāju, jums kā grupai ir pieredze, bija Latgales kongresa 100 gadē, jā.
Jā. Tur jums izdevās pacelt nacionālā līmenī pat jautājumu nopietnā. Tagad jau gandrīz vai vēsturisks tas 18. gada kongress varēs. Vai tad to pieredzi nevar kaut kā, 17. gada atvainojos, kaut kā to mēģināt savu to iekšējo radošo potenciālu, enerģiju mobilizēt un iet šo ceļu? Es redzu vienu izēju, pagājušajā gadā mēs organizējam tādu turismu fórumu. Un tas, ko Valdemārs tagad arī saka, pirmsais turisms, kā teiks, Latgolā ir tik daudz tos viesturis, kas tiešām ir no dažādām pusēm. Un bija Pūļejas viesnīca, un citu starpā, ja izreiz secēja, ka tikai mūsu etniskais sastāvs ir tik atšķirīgs un tik dažods, tad gan ebreju kūpīna, gan pūļu kūpīna, ja būtu ieinteresēti iztaini braukt tieši tādā braucīnī. Un tas ir, teiksim, bet tī tad ir vajadzīga absolūti uzņēmīga cilvēku grupa, kas tu patiešām var tā mierteicīgi virzēt. Īspējams, Nazanamo Rāzakne, kas tagad veidojās kā kustība un kurai īstenībā ir primārais tieši viesturis tematika, ir tas olots, no kura tas viss var soktīs. Man žēl, ka jūs poštevu itamā brīdī te nav, bet tī arī pamatā ir Puškāna kungs, kas ir viesturnieks. Viņiem ir viens tabū, apīt, ja pat politiski kaut kas. Nianse kaut kāda par to narunājam. Tā iznīcināšana pušē? Es domāju, ka nā. Es domāju, ka ja tu vārtos no dažādiem skata punktiem, un tieši tā, ka arī tika pieminēts. Viņi drusku beistās, laikam. Jā. Bailes ir dabiska cilvēka reakcija. Bet nevar... Jā, es gribēju piebilst. Par to nolasīto fragmentu no Rēzeknes pilsētas tātad mājaslapas. Manuprāt, vienkārši nav politiskās gribas. Varbūt tas ir kaut kāds mantojums no iepriekšējās domas vadības. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka muzejs varētu tādu informāciju sagatavot, pietiekami detalizēti un nosaukt to, bet es teiktu, ka nav gribas. Un līdz ar to, ja administrācija nav gribas, un teiksim, tāds uzticības, netiek dots uzticības kredīts, teiksim, tam muzejam, citām kultūras iestādēm darboties brīvi, nebaidoties, teiksim, pacelt kaut kādas tēmas, kuras ir pretrunīgi vērtētas, tad arī teiksim, tas process nenotiek. Es pilnīgi pārliecināts, ka muzejā ir un citās kultūras iestādēs ir darbinieki, kuri to var izdarīt. Piemēram, bija muzejā kādreiz strādāja tāds Kaspars Strots, tagadējais mans kolēģis. Viņš bija atļāvies pacelt šo padomju karagūstekņu nometnes stāstu, tātad Štalaga 350, ja nemaldos pēc kārtas, tāds numurs, stāstu un apšaubīt tos ciparus, kas bija padomju laikā figurējuši, cik tur ir gājuši bojā un tam līdzīgi. Un bija saņēmis tur no Krievijas ģenerāla konsulāta Daugavpilī tur pārmetumus. Un nebija tā, ka pašvaldība ļoti aizstāvēja savas teiksim, iestādes darbinieku, teiksim, mēģina. Tur bija, teiksim, viņš faktiski viens pats tur mēģināja aizgājināt projām. Jā, līdz ar to tāds, teiksim, tā uzticības radīšana, es domāju, ļoti svarīga. Un šeit varbūt mazāk ir runa par cilvēku, vairāk par tādu institucionālo uzticības došanu. Sarkanais paklājs it kā kaut kam tiekot ritināts, bet vienalga, laiki ir mainījušies un izkārtojums bišķi ir mainījies. Pavisam nedaudz ir mainījis, un par to es arī pieminēju augšskolu. Augšskola visu laiku ir spiesti saglabāt savu neatkarību, un līdz ar to mēs arī spējam darāt daudzas lietas, kas vispār nebija jāsaskaņā ar dūmi, bet, ja jūs pieminat tādus gadījumus, tad 2017. gadā, kad bija Latgales kongress, es kā šodien atceros, ka viena diena pirms kongresa, pasateicot Kasparam Strodam, es absolūti slepeni uzzināju, ka Urbanoviča kungs Latgales kultūra vēstures muzejā atklāja grāmatu par Latgales kongresu, kas izvoka no napajiem un ēdza, bija 1-1 kā Krievijas karogus. Un tad, kad es atgoju ar izslēgtu diktafonu un domāju, tagad es tev visu ierakstīšu, protams, ka tas scenārijs, kādā tas viss goja, tas te visu prezentāciju porzavērt par manis, teiksim, lomošanu kongresa sakarā, ja? Bet tas fakts ir, pavisam natuļi. Mainījis īstenībā nav nekas, par to kritimā brīdī dūmī, ir te poša, jāsaka, bēžo saskaņas, tagad jau citas, kā latviļiski saka,
kopā, jā, par to, ka jūs zināt atšķirības starp kopā un kopā. Kopā tātad ir skaidrs. Tad jauna partija, jā, kas principā beida tos pašas idejas. Ja jūs jums prasātu, kāda ir jūsu attieksme pret kara situāciju, nu tad mēs pieminam, ka bijušais mērs taču skaidri ir izvienojis to pozīciju, un mēs to dzirdam visu laiku. Citu starpā, kas ir bīdējošākais, es nesaukšu konkrēti skolas itamā brīdī, bet tieši pēdējos mēnešu laikā gan Rāzakņī, gan Rāzakņas novadā skolas gan tos, kas skaitos ar latviešu virzīņi, gan tos, kas itamā brīdī tikai bijus ar latviešu virzīņi, tī dominē krievu valoda. Kādu narratīvu tī stosta, jā, es esmu nocitiešu vienu tikai fragmentu, un tas ir tāds, 11. klase. Vaicojums ir, kā Latvijai tūlok atsateistāt, kas varētu būt tī partneri sadarbības par to, ka ģeopolitika ir tāda, ko darāt Latvijai. Un skolāna teksts. Latvijai jāpārtrauc riet kā sunītim gaf, un jāskatās ir uz Krievijas virzienu, jo tikai sadarbībā ar Krieviju kaut kas var notikt. Ja? Un tā nav krieviski rakstoša bērna atbilde. Tāpēc tādi pasaukumi ir precīzi vajadzīgi, bet cīši vajadzīgi ir tieši tā drūša reicēba no Saeimas. Mēs cīši gaidām, vismaz es cīši gaidu, grūzējums, kas ir saistīti ar to, ka nevienā pašvaldības valsts institūcijā cilvēku nevarēs strādāt, ja viņi nebūs lojāli valstī. Ko tas nozīmē un kā to pierodēt? Jūs paši zināt, ka tas ir diezgan sarežģīti, bet tas īstenībā varētu būt viens no būtiskākajiem faktoriem, kas kaut kādā mērā sots ritinot citu pakloju. Viss tagad no tagadnes atkal bišķiņas pagāja, tā mana vainas, ka to sarkano paklāju pieminējums uzreiz atkal mums šodien jārunā. Bet nobeigumā tad mēs, es domāju, ka var arī iesaistīties arī pārējie ar kādiem jautājumiem vai domām vai idejām. Vēl par to, ko darīt vai kā darīt. Uldi, tu tomēr, var teikt, esi ilgu laiku muzeoloģijas druvās bijis un laiku pavadījis un darījis daudz ko. Strādājot okupācijas muzejās, pirms tam arī kara muzejā. Kā tu redzi, kas ir, ja tā mēģina iztēloties to urbāno atmiņu attiecībā uz šo konkrēto notikumu, mums ir divi lieli modeļi, kā mēs varētu par to runāt. Mēs veidojam ļoti fokusēti, runājot tikai par šo 44. gada traģēdiju, vai kā te jau izskanēja neizbēgi, un liekam dažādas slāņus virsū. Tur ir gan šis te ebreiskā un tad holokausta slāņi. Atmiņa kā palimpsests, atmiņa kā daudzvirzienu kaut kādā ziņā fenomens. Kurš tev liekas pareizākais, ņemot vērā šo ļoti sarežģīto, sociāli sarežģīto un politiski arī sarežģīto situāciju Rēzeknē? Mēs varam runāt par Rēzekni, varam runāt Latvijas visā kontekstā un tā loģika. Manuprāt, saka priekšā, ka, manuprāt, vieglāk vai cilvēkiem saprotamākā veidā izstāstīt lokālus un tādus vienkāršākus, mazslāņainākus notikumus nekā uzreiz ļoti daudzslāņainus un ļoti komplicētus. Ja? Bet Rēzeknes gadījumā man arī liktos, ja ir 65% pilsētas iznīcināts, ja ir desmitiem vai simtiem cilvēku upuru. Ja? Tad sen vismaz neliela plāksnīta, ja nerunās par ko vairāk, vai tiešām tāda uzrunājoša piemiņas vieta, ne tikai Latgales pirmam kongresam, Rēzeknei tādai būtu jābūt. Ja? Un ja mēs tikko ar kaut vai skatījāmies, vakar mēs ar kolēģiem pārunājam Vladimira Nikanova grāmatu, kur ir šeit vienīgais avots, kur ir publicēti 49 dzimšanas nodaļu apzinātie tie cilvēki. Ja? Tur ir vecticībnieki, tur ir katoļi, tur ir pareizticīgi. Tā ir tā Rēzekne tādā nosacītas šķērsgriezumā. Tur ir vēl, mēs varam pielikt klāt, kas nav tajos sarakstos, ko mēs zinām vēl par citām personām. Tas ir mēs, tas, kas vieno mūsu pilsēta, upuri, ļoti dažādi šī pārstāvniecība un jautājums, kāpēc tad mēs to nevarētu izdarīt. Un man liktos tā, ka tas lielākais faktors, kas te kavējas viens politiskā griba, un tāpēc viņa nav bijusi droši vien, bet droši vien tas faktors Krievijas Federācijas konsulāts, kurš it kā pašlaik ir noņemts nosacīt, es šķēršus neredzētu. Otrs puses atkal, es domāju, mēs nevaram pārmest, ka Rēzekne vai Rēzekne vienai pašai, jo kaut vai
par šī mūsu izstāde, un būtu interesanti saprast, kā reizeknieši tad ar to reaģēs, ne tikai vakarā, kā Ineta minēja. Jā, 3 nedēļu laikā vismaz jau ir tā izstāde ir arī tapusi pateicoties Rīgas pašvaldības finansiālam atbalstam. Ja? Bet, ja mēs to izstādi būtu mēģinājuši veidot, piemēram, arī 10 gadus atpakaļ, ja? Kad Rīgas politiskā vara bija visam citām partijām, tai pašai saskaņai. Ja? Visticamāk, kad mēs šādu finansējumu neiegūtu. Ja? Jā, bet, Uldi, tev jābūt godīgam un jāpasaka, ka tad, kad mēs gājām pēc finansējumu uz Rīgas domu, tad kultūras komitejā visas partijas, visu partiju pārstāvji, komitejas dalībnieki nobalsoja par, un viņi paši pieminēja, ka tas ir pirmais precedents vēsturē. Jā, pirmais precedents vēsturē, kad visas, neatkarīgi no politiskās piedarības, visas personas nobalsoja par šo izstādi. Un es domāju, ka nav tik slikti, un es gan gribēju vienu repliku, ja drīkst uz Ulda teikto par mani drusku baigi, man ļoti liels lepnums, ka mēs uzreiz atvedām šo izstādi un ka mēs vedīsim viņu tālāk, bet man tas arī, ja mēs tā sadrumstalojam to vēsturi, tomēr, tagad tu prasīji, vai to stāstīt kā vienu faktu, vai likt tomēr, tādā kā mozaīkā vai kaleidoskopā, vai mēs tieši ar šiem gadskaitļiem atkal netopam par Latvijas lielvalsti dažādu simtgažu svinībās. Mums ir nauda parādās tāda, kad mums ir jāatzīmē valsts simtgadi, kad mums ir galvaspilsēta Eiropas, kad mums ir kaut kāda 80 gadu atcere. Un mani šis nedaudz bažīgi dara, ka arī, piemēram, ebreju Rēzeknes atklāšana un sinagogas. No vienas puses tas ir bijis ļoti labs dzinulis arī citām kopienām un pašai ebreju kopienai saprast, ka viņu mantojums joprojām tiek novērtēts. No otras puses, vai mēs visi citi krievu tautības cilvēki, vecticībnieki un visi pārējie, tā kā līdz galam novērtējumi, jo tas jau nav stāsts, tas ir stāsts par ebrejiem, tas nav stāsts par mums, vai ne? Un kāpēc tas nav par mums? Kad es izdevu Kārsavas stāstus, pirmos man prasīja, kāpēc manā grāmatā tik liela proporcionāla daļa ir par ebrejiem Kārsavā. Jā, un tas ir tāds arī tāds rādītājs, kāpēc ne par krieviem, kāpēc ne par latgaliešiem, ja? Tur ir tā proporcija jāievēro, kad mēs sadrumstalojam, man liekas, un kad mēs to mazliet... Tā ir, tas ir, protams, liela māksla, atmiņas dabiskas, bet sociālas atmiņas ir arī darināmas un kaldināmas, vai nav kādu maigāku vārdu varētu izmantot. Kaldināšana gan jau ir iespējama pakāpeniski, kaldināšana ir dažādos segmentos iespējama, un to segmentu summa jau ir tas, mērķis, ko vajadzētu tiekties, un kas arī mainīt varbūt cilvēku izpratnē, ja ne pašās vecākās paudzēs, jaunākās paudzēs to varētu teikt, to skatījumu uz lietām. Labi, mums tagad ir nedaudz palicies laika. Kāds, kurš ir visu šo dzirdējis, ne tikai mēs, vai ir kāds pārdoms vai kādi jautājumi kādam klātsošiem par apspriestajām tēmām, problematizētajām tēmām, vai visu domā pagaidām? Kamēr reizeknieši domā, vienkārši ar piebildu, mēs jau kāpēc mēs to sarunu te organizējam, kāpēc ir tā izstāde. Un izstāde nebūs tikai šogad, būs tikai šogad šos dažus mēnešus, bet dzīve jau no tā nebeigsies. Un mūsu, interese par mūsu pagātni, par savu pilsētu vai par savu valsti vai piedarību, tā jau nebeigsies, tikai tāpēc, ka ir apaļ jubileja. Ja? Un vienkārši tā mūsu doma ir vienkārši dot impulsu un tādā ziņā. Mēs jau par šo projektu īstenībā runājam kaut ko līdzīgu, man liekas, ka bija Kaspar Stroda prezentācija grāmatas Reizeknes turpat muzejā. Pirms dažiem gadiem mēs teicām, ka to stāstu vajadzētu izstāstīt, arī tā skaitā Reizeknē, un ja muzejs to nevar dēļ, ka pašvaldība neatbalsta, tad jāiet kaut kur ārā, lielos laukumos ārtelpā, mēs tieši par runājam. Un tā doma ir dot impulsu Reizekniešiem pašiem jums saprast, cik vai tas ir svarīgi un ko to visu iesākt. Ir nepieciešama tāda diezgan mērķiecīga un stratēģiska komunikācija. Ir diezgan izstrādāts plāns, jo, cik es saprotu, tad bērnām skolu programmās nav atsevišķi izglītāti jautājumi par Reizeknes vēsturi, labi, ja vispārējais studijas, kas ir Latvijas vēsturē, un jau vēl par vietēju lokālu vēsturi. Tā ir tāda ļoti liels vēsturiskota entuziasmas vai klasisku un autoritāju entuziasmas. Un tad, manuprāt, vienīgie mērķiecīgie vai to mērķu grupa paliek tikai ģimene,
vakarā virtuvē pie galda sāka ar saviem bērniem apspriest Rēzeknes bombardēšanu. Nu, tas nav būs tāds īprasts vakara temats. Tad tāds izstādes var būt viens iemesls, jebkura publikācija vietējā avīzē var būt otrs iemesls, vakara ziņas Rēzeknes televīzijā var būt trešais iemesls. Bet tā ir strateģiska plānošana, strateģiska komunikācija, kur būtu tiešām jāapskatās, lai ik pa 3 mēnešiem, es nezinu, kādā plašākos saziņas līdzekļos parādās kāds saistīts temats. Dot iemeslu ģimenēm un cilvēkiem un skolotājiem vispār par to runāt. Jo visiem ir savs ikdienas rūpes, un pats no sevis, diemžēl, veikt nenotiks. Jā, un galā arī varbūt runājam par to, ko mēs ievietojam, tad, kad, kas ir tas saturs, jo Ulds pieminēja, tad akcents uz upuriem, jā. Bet, protams, kā mēs zinām, sociālās atmiņas mehānismi ir arī kādā ziņā atgādinoši par kaut ko, jā. Tad atgādinoši par ekstrēmismu, pie kā noved ekstrēmas ideoloģijas. Restīvi, tur var jau daudz citus akcentus likt tiešām, un tad ir jautājums tāds Rēzeknes gadījumā, kur ir tās robežas, ko akcentēt un ko neakcentēt, atkal ņemot vietējo specifiku vērā. Restīvi, Jelgavā, piemēram, būtu vieglāk varbūt runāt par padomju noziegumiem. Pret cilvēci, par padomju karaspēku pastrādējumu noziegumiem pret cilvēci. Bet, zin kā, man šķiet, ka mēs līdz šim esam ļoti daudz koncentrējušies uz saturu, nevis uz formu un izpildījumu. Ja mēs runājam par akadēmiskiem vēsturniekiem, pētniekiem, komunikatoriem, tas ir viens par sociologiem, tas ir viens. Ja mēs gribam uzrunāt publikus, plašas sabiedrības, slāņi nav labs vārds, bet plašu sabiedrību, mums jādomā arī par to, kā mēs piesaistam viņu uzmanību. Uzlikt planšetes, mēs ar Uldi par šo daudz diskutējām un arī ar kolēģiem, kad mēs taisījām šo izstādi, uzlikt NATO 20 pie brīvības pieminekļa 4 planšetes, kurām visi iet garām, tas, lai cik labs tev saturs, ir žēlīgi iet garām, uzlikt kaut ko tādu, kas jau pat ja tas cilvēks negrib to saturu lasīt, ja tas viņu pārsteidz un varbūt pat nošokē, un kas tie par ežiem, vai pat tagad iebrukums noticis Rēzeknē, vai ne? Vienalga, un šis ir tikai šis piemērs. Bet ja mēs to piedomājam arī ekspozīcijās muzejā, vai mēs tikai saliekam kaut ko plakānu, izdrukājam bildītes un, tad nāciet, jā? Ja drīkst papildināt, tad formu, protams, atmiņu studijās mēs to saucam arī par atmiņu mēdījiem. Tie ir visi šīs materialitātes, ar kuriem mēs atmiņas varam transportēt, nodot. Protams, jaunās tehnoloģijas paver arī jaunas iespējas. Bet es domāju, ka mums lēnām jāsāk nopaļoties. Paldies! Tad, kad es vakar vai aizvakar domāju par kā to mūsu sarunu struktūrēt, man meita kaut kādu grāmatiņu prasīja, ko viņai iedot palsīt, viņa iet 7. klasē. Es atcerējos ar to vecumu, kaut kur 40-50 gadiem man ļoti vasarā, tieši vasarā ļoti pagrieziena punkts bija, es dabūju kaut ko tādu mazo, ziniet, Ziedoņa Friedrichsona pasāžu, ir tāda skaistu grāmatiņa. Un pilnīgi nejauši uzšķīra, kā vienmēr kaut ko uzšķīra, tad nelika kabats formā. Un tur bija drupas uzzīmēts viena, un tad vienā lapā ir šis Friedrichsona zīmējums, un otrā ir Ziedoņa refleksija par zīmējumu. Un tur bija drupas, un tur bija Ziedoņa tāds citāts. Drupu nav, ir tikai atmiņu sēklas. Likās, skaistāka doma nevar, un tas bija pavisam par citu lietu, kāpēc es to atradu, ja, bet skaistāk nevar būt arī, lai šo diskusiju nobeigtu varbūt ar šādu sarunu, vai ar šādu domu no Ziedoņa, un paldies tiem, kas šajā siltajā, iespējams, visus rekordus pārsatošajā dienā vasaras ir atduši laiku piedalīties un mūsu sarunā, bet vēl mēs nebeidzam. Lejā kafija, uzkodas, ūdens, atsveidzināšanās, un tad tālāk lielais notikums, jā, grand fināla, kur izstāde, jā. Grand opening, grand fināla šim pasākumam. Bet varbūt mēs uzreiz arī pasakam, lai viss neizklīst. Mēs vienojāmies, ka pēc oficiālajām runām, kas notiek 7, un pēc tam mēs noklausīsimies arī muzikālo priekšnesumu no Solvaņīka, kas, es skatos arī uz Ilgu, no Solvaņīka, kurš mums piedāvās dažus. Es ļoti ceru, ka salīdzinoši piesaistītus pasākumā muzikālos skaņdarbus.
Mēs piedāvāsim jums iziet arī ar autoriem pa ekspozīciju. Ļoti īsi, lai nerogurdinātu, un jūs varēsiet iepazīties ar saturu. No viņu skatu punkta. Lai varbūt karstā laikā netik daudz lasīt.